Sveiciens skatītājiem! No šodienas un turpmāk katru otrdienu šeit studijā mēs runāsim par politikas aktualitātēm Latvijā. Un, jā, šodien ar mani kopā mani sauc Kaspars Magurs, un ar mani kopā ir Zaļo un Zemnieku savienības priekšsēdētāja vietnieks un 14. Saeimas deputāts Uldis Auguls. Labdien! Sveicināti! Tātad šīs dienas tēmas par aktuālo Latvijā pārunāsim reģionālu pārvadājumus, demogrāfijas jautājumus, birokrātijas mazināšanas pasākums, budžeta priekšlikums, Zaļo un Zemnieku savienības budžeta priekšlikums, kas izdevies, kas nav izdevies, kā arī pārskatīsim un iziesim cauri aktuālajiem senioru jautājumiem. Jā, nu tad ķersimies klāt. Sāksim ar reģionālajiem pārvadājumiem, kas pēdējo nedēļu laikā arvien vairāk aktualizējies jautājums par reģionālajiem pārvadājumiem. Attiecīgi plānots slēgt, vismaz bija plānots slēgt reisu reģionos. Kas ir noticis un kas ir izdevies panākt? Jā, sākotnējais plāns, ar ko iznāca satiksmes ministrs, kad mazināsies visā Latvijā par 16% reģionālie pārvadājumi, reģionālie reisi. Iedziļinoties, protams, ir vidējā temperatūra Latvijā vai reģionos, kur ir šie 16%, bet iedziļinoties un ejot cauri reģioniem, mēs redzam, ka tas samazinājums dažos novados pat ir 30 un vairāk procenti. Līdz ar to mēs šo jautājumu pacēlām, pārnājām ar ministru. Diemžēl ministrs uzreiz neieklausījās. Mēs zinām, ka Saeimā notika arī balsojumi, pieprasījums ministram, kurš tika atbalstīts tieši saistībā ar šiem reģionālajiem pārvadājumiem. Arī pēc tā īsti vēl nebija reakcijas uz to, ko nozīmē reģionālie pārvadājumi laukos, kā cilvēkiem nokļūt pie daktera, kā cilvēkiem nokļūt uz darbu, ja šis samazinājums ir milzīgā apjomā. Tad nācās, un es arī atbalstīju ministra demisiju, bet acīm redzot, tas arī ir sekmējies, jo reakcija bija momentāla, ka šie pārvadājumi reģionos šobrīd ir apturēti, šie samazinājumi. Jautājums tiek pārskatīts, Autotransporta direkcija vērtēs par jaunu, jo arī pārējot tajos reisos, kur ir uz komerciālām attiecībām vai kuri reisi nav dotējami, mēs automātiski paņemam nost arī līdzekļus vai vairāk dotējam tos reisus, kas nav rentabli vai kuri neatmaksājās. Līdz ar to šis ir reģioniem ļoti svarīgs jautājums, visiem reģiona iedzīvotājiem, jo sabiedriskais transports mums nekur nepazudīs. Viņš ir vajadzīgs, būs, jo ne katrs var atļauties savu privāto transporta līdzekli vai sarunāt ar kaimiņu nokļūt. Tā kā, paldies Dievam, kad ir izdevies šo jautājumu vismaz apturēt un piespiest pārskatīt, lai cilvēki reģionos neciestu. Bet Zaļo un Zemnieku savienība mēs visu laiku uzturēsim šo jautājumu karstu un sekosim līdzi, lai tādas muļķības, kā tās bija līdz šim brīdim, lai tādas vairs nenotiktu. Skaidra lieta ir, jums kā bijušajam satiksmes ministram, manuprāt, šis ir pavisam skaidrs, ka jūsu laikā nekas tāds netika virzīts, attiecīgi slēgt reģionālās pārvadājumus vai samazināt reisu apjomu. Reģiona cilvēki tomēr būtiski ir. Protams, mēs pārskatījām, arī mūsu laikos nebija tā, ka tas bija manā laikā, nebija, ka tas jautājums bija tik vienkāršs, jo šīs reisu apjoms bija jānodrošina, lai, tā kā es teicu, cilvēki tiek gan uz darbu, gan pie dakteriem, gan uz jau lielu novadu centriem, ka nebūtu visu var izdarīt savā bijušajā mazajā pagastā. Bet, jā, bez pārvadājumiem, protams, tie arī ir reģionālie ceļi, kas ir ļoti svarīgi satiksmes nozarei, lai vispār šie pārvadājumi varētu notikties. Lai nav tā, ka pavasaris pienāk un ceļi ir neizbraucami, vai atkal ziemā, mēs sakām, ziema ir pārsteigums un ceļi nav iztīrīti. Tā kā, manuprāt, reģionālie ceļi un reģionālo ceļu programmas, kas ir mums ļoti nepieciešams tieši reģionu cilvēkiem. Jo visi cilvēki nedzīvos Rīgā vai lielajās pilsētās.
Taisnība. Jā, vēl viena tāda lielā lieta, par ko noteikti mums vajag parunāt, jo rītdien jau ir otrais lasījums par valsts budžetu 2026. Sākas skatīšana, priekšlikuma skatīšana. Un viena no tēmām, kas jau no gada sākuma ir izskanējusi, ne tikai aizsardzība, bet arī demogrāfijas jautājumi ir ļoti būtiski. Ņemot vērā visus statistikas datus, skaidrs, ka, protams, ar finansiālu atbalstu nebūs tā, ka tikai ar to pietiks, bet noteikti tas ir liels grūdienis un atbalsts ģimenēm. Tad, tāpēc gribētos pajautāt par demogrāfijas jautājumiem, par atbalstu ģimenēm, ārpus ģimenes aprūpē, kādi ir šie te, kas ir izdevies panākt un kas tiek plānots uz šo te budžetu. Jā, man liekas, kā pareizi minēja, svarīgs jautājums mums ir, ņemot vērā visu ģeopolitisko situāciju, šīs drošības jautājums, kurš ir kā prioritāte un vienalga, vai tā ir šī brīža valdība vai šī brīža saima, šis jautājums svarīgs ir mums valstī, mums visiem iedzīvotājiem. Protams, bez drošības mums nepieciešama arī sociālā drošība, tai skaitā demogrāfija, jo mums ir vajadzīgi nākotnē cilvēki, kas šeit dzīvos, kas šeit strādās, kas mūsu valstī turpmāk arī attīstīs. Līdz ar to, jā, protams, svarīgs ir demogrāfijas jautājums. Tāpēc jau es vēl esot labklājības ministra amatā nācu ar šo demogrāfijas plānu, kas valstī ir jādara, lai mēs tiešām uzlabotu šo demogrāfisko situāciju. Tas nenozīmē, ka tā ir tikai bērnu piedzimšana. Demogrāfija mums ir visas paaudzes. Mums ir jāpalīdz cilvēkiem gan ilgāk būt darba tirgū, gan veselīgi nodzīvot savu mūžu, gan palīdzēt tām ģimenēm, kas šobrīd gatavojās vai kuras vēl nav izšķīrušās attiecībā par bērniņu, gan sieviešu veselības, gan, protams, atbalsts bērnu sākotnējos piedzimšanas gados. Tāpēc ir šis piedzimšanas pabalsts, kas no nākamā gada ir palielināts. Tāpat arī bērnu kopšanas pabalsts. Protams, bērnu kopšanas pabalstu attiecīgi ņemot vērā demogrāfijas plānu, es vēlējos, lai viņš būtu lielāks, lai mēs tiešām ar šiem ieguldītajiem resursiem sasniegtu to mērķi, ka mums šī demogrāfija uzlabojās, nevis tikai mazliet vajam tajā virzienā, bet īsti nesasniedzam mērķi. Līdzīgi ar citiem jautājumiem šī sagatavotā budžeta ietvarā vai nākamo 3 gadu budžeta ietvarā, tas, kas man liekas, kas pietrūkstās, un tāpēc arī Zaļo un Zemnieku savienība sniedza vēl savus papildus priekšlikumus, ka mēs budžetu veidojam, nesasniedzot vai neuzliekot tos mērķus, ka mums īsti budžets neveidojās, lai mēs sasniegtu kādus konkrētus mērķus, piemēram, tā pati dzimstība vai veselības pieejamība, veselības aprūpe. Cik zināms, tad arī Altuma programma ir tagad iznākusi, kas uz reģioniem arī, ko mēs arī jebkurā gadījumā varam likt zem demogrāfijas jautājumiem, lai veicinātu. Altuma programma uz reģioniem, ja nemaldos, ir iznākusi ar lielāku atbalstu tieši reģionu iedzīvotājiem mājokļu iegādēji. Jā, demogrāfijas plāns, tā kā es jau arī minēju, paredz ne tikai pabalstu palielināšanu vai veselības aprūpes pieejamību bērniem un kopumā visiem Latvijas iedzīvotājiem, bet tieši arī šī mājokļa pieejamība, sevišķi jaunajām ģimenēm. Kas vēlams, protams, tas ir reģioni, kur šis atbalsts ir nepieciešams, lai mums nebūtu tā, kad mums Latvijā paliek tukšas teritorijas, kur cilvēki nedzīvo, un kur cilvēki nenodarbojās ar uzņēmēju darbību vai nav ar iesaisti kādos pakalpojumos, kas tiešām Latvijas iedzīvotājiem ir vajadzīgi. Tāpēc, manuprāt, un šis arī ir viens no demogrāfijas plāna punktiem, atbalsts tieši mājokļa iegādēji, mājokļa īrei vai jebkurš veida palīdzību, kas saistīta ar mājokli tieši jaunajām ģimenēm. Paldies, tieši tā, jā. Un turpinot par budžetu, viena skaļa lieta arī, kas izskanēja jau no paša sākuma, ir, ka valdībai bija nepieciešams mazināt izdevums
tā sauktie birokrātijas mazināšanas pasākumi. Kāda bija Zaļo un Zemnieku savienības priekšlikumi uz birokrātijas mazināšanas pasākumiem? Jā, pirmkārt, man droši vien jāmin, vispirms ir tas labais, ko mēs esam arī panākuši. Tas ir pievienotās vērtības samazinātā likme pārtikai, kas ir maize, piens, olas, vistas gaļa. Protams, mēs vēlējāmies un priekšlikumos mums bija iesniegts, ka nepieciešams samazinātais pievienotās vērtības nodoklis arī cūgaļai un citiem gaļas produktiem. Diemžēl mūsu koalīcijas partneri Jaunā vienotība un progresīvie šos priekšlikumus neatbalstīja. Tāpat mēs iesniedzām priekšlikumus arī ēdināšanai samazināto pievienotās vērtības nodokli, bet tur gan ir uzdevums valdībai tiešām izvērtēt un to sociāli ekonomiski izvērtēt, jo mēs zinām, kā ir kāpuši visi resursi, izēvielas, un līdz ar to mums ir jādomā arī par ēdinātājiem, lai tiešām mums arī šis biznesa veids turpinātos valstī, un kas svarīgi, lai būtu arī, protams, klāt šeit arī turisti, kas to visu arī izmanto. Bet kas attiecās uz birokrātijas mazināšanas pasākumiem, jā, mums arī bija budžetā iesniegti priekšlikumi gan attiecībā uz šo vakanču samazināšanu. Nav normāli valstī, ka par 1000 tiek turēts vakances, kuras tiek arī finansiāli nodrošinātas. Līdz ar to šie priekšlikumi attiecībā uz vakancēm, uz piemaksām, uz dāvanām ir tie priekšlikumi, kas ir budžetā tieši izdevumu samazināšanai. Attiecībā uz birokrātiju, protams, ir šie jautājumi, ko mēs un kādā veidā varam atvieglot, vai kādas funkcijas valsts var neveikt, vai tās var veikt arī privātais sektors. Tādā veidā kopējo nodokļu maksātāju resursu ietaupot, bet pie šī jautājuma vēl jāstrādā, lai mēs tiešām arī funkcijas apvienotu. Šorīt no rīta klausījos televīzijā izglītības ministru, kura teica, ka valsts izglītības aģentūras funkcijas ir pilnīgi atšķirīgas no nodarbinātības valsts aģentūras funkcijām. Bet es uzskatu, ka tā nav, jo šīs visas funkcijas ir tieši paredzētas darbinieku apmācībai, pārkvalifikācijai un arī mazinot birokrātiju, viena iestāde var šos jautājumus veikt. Un tādas lietas mums ir vairākas, piemēram, arī satiksmes nozarē, dzelzceļa administrācija, kas ir nozares regulators, kur arī šīs funkcijas var veikt lielais regulators. Tā kā ir vēl lietas, ko valdība līdz galam nav izdarījusi, bet kuras virzienā ir jāstrādā, tiešām, lai mēs šo birokrātiju mazinātu. Protams, būvniecības nozarē ir ļoti daudz jautājumu, kas ir atviegloti, lai mēs mazinātu šo birokrātiju, gan invertizācijas lietas, kas nav vajadzīgas obligāts, ko cilvēki samaksāja vai bija spiests samaksājot, izmainot, par 5 centimetriem vienu sienu pārvīdot, kas būtiski neko neietekmē, bet tas, protams, atkal cilvēkiem viss bija izmaksās. Bet, jā, tāpēc mēs arī ar Latvijas darba devēju konfederāciju noslēdzām šo vienošanās memorandu, lai mēs skatītos un ietu tomēr tajā virzienā, ka valsts izdevumi ir jāmazina, jo tā visa ir nodokļu maksātāja nauda. Tā skaitā, ja mēs skatāmies arī izdevumus un cik mums ir izdevumi virzīti attiecībā uz ekonomiku, ko mēs ieguldam, tā skaitā Eiropas Savienības fondu nauda, jo tā nav vienkārši Eiropas Savienības fondu nauda, tā arī ir Eiropas Savienības nodokļu maksātāja nauda. Un līdz ar to, manuprāt, mums ir ar nodokļu maksātāju naudu jāattiecās ļoti uzmanīgi, ļoti pareizi, lai mēs šo naudu, ja tā var izteikties, neizpļakarētu, bet ieguldītu reāli tur, kur šī nauda mums nākotnē nes pienesumu valsts gan labklājībai, gan valsts attīstībai, tā skaitā valsts ekonomiskai attīstībai. Runājot par budžeta priekšlikumiem, kā vienu no priekšlikumiem, ko Zaļo un Zemnieku savienība iesniedza, bija atbalsts onkoloģijas centram. Varbūt kaut ko vairāk par šo varat pastāstīt? Jā, šīs arī bija priekšlikums no Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas, jo projekti, kas ir jau ļoti augstā gatavībā,
tad mēs arī virzījām šo priekšlikumu, kad ir nepieciešams atbalstīt onkoloģisko centru. Un šis mums ir izdevies un ir guvuši dzirdīgas ausis arī valdībā un parlamentā. Un, jā, es varu apliecināt, ka onkoloģijas centram šī attīstība būs, un tā ir tikai un vienīgi pateicoties Zaļo un Zemnieku savienības aktivitātei, lai mums šis centrs būtu un nebūtu tā, ka mēs nevaram palīdzēt onkoloģijas slimniekiem. Jā, šis tiešām ir ļoti, ļoti svarīgi, jo visi ļoti labi saprotam. Jā, vēl viena lieta, kas ir ļoti būtiska, ir mūsu tik ļoti mīļā sudraba paudze, seniori. Kas ir izdevies un kas varbūt nav izdevies un ko vajadzētu, jo ņemot vērā, ka tomēr mūsu šī sudraba paudze ir nabadzības riskam vairāk pakļauti. Kas mums ir izdevies? Pirmkārt, man jāsaka tas, ka jau uz šo gadu, pareizāk varētu teikt, tika panākts tas, ka tiek paaugstināts ievērojami neapliekamais minimums pensionāriem, kur var sadalīt, ja cilvēks, seniors vēl turpina savas darba attiecības. Tāpatās, manuprāt, tas ir izdevies, ka mēs vairs nedalām pensionārus un pie vidējās iemaksu algas mēs indeksējam visu šo pensijas apjomu. Un nākamajā gadā, ja tas šogad bija 1480, tad nākušā gadā jau mēs redzam, ka šis apjoms, kur tiks indeksētas pensijas, būs 1500 eiro un vairāk. Līdz ar to, manuprāt, šis atbalsts pensionāriem ir bijis pareizā virzienā, kas man bija kā labklājības ministram ļoti svarīgs jautājums. Es dzirdēju no senioriem arī izbraucot pa reģioniem, tiekoties ar cilvēkiem lielu novērtējumu par šo soli, jo tiešām šis ienākumu palielinājums ir, kas cilvēkus motivē kaut kādā veidā dzīvē. Bet, protams, svarīgs jautājums, kas nav vēl šobrīd izdevies, pie kā ir jāstrādā, tas ir bāzes pensijas. Manuprāt, ir jāsāk ar cilvēkiem vecumā, kam šobrīd ir 80, 85 un plus gadi, lai mēs novērtētu pilnīgi visu viņu darba mūžu. Un tādā veidā mēs sāktu ieviest bāzes pensijas, kas tiešām būtu reāls novērtējums katram par to darba stāžu vai darba mūžu, ko viņš ir pavadījis strādājot, un kas vismazāk aizsargātajiem, kas ir tieši šie cilvēki, kam ir 80, 85 un plus gadi, kas tiešām ir vistuvāk pakļauti nabadzības riskam. Bāzes pensijas tā ir viena no lietām, ko vēl varētu darīt. Vai ir kaut kas tāds reāls, ko vēl mūsu pensiju sistēmā vēl varētu izdarīt, lai palīdzētu un atbalstītu mūsu seniorus? Pirmkārt, mums ir bāzes pensijas. Ideālā variantā, ka tas mums ir ieviests un tas ir pilnīgi visiem. Varbūt vienkāršā valodā, ko nozīmē bāzes pensija īstenībā, lai saprastu? Ar konkrētu skaitli tiek novērtēts viss tavs darba mūžs. Nevis ar kaut kādiem ierobežojumiem līdz 96. gadam tikai, bet viss tavs darba mūžs arī pēc 96. gada. Līdz ar to tas būtu, manuprāt, liels atbalsts tieši mūsu senioriem, kas dotu iespējas gan nopirkt vairāk iespējams zāles, pārtiku, kas tiešām arī šo veselīgi nodzīvotos darba vai mūža gadus arī nodrošinātu. Ja valsts domā par saviem cilvēkiem, tad valstī tas būtu jāizdara. Jā, paldies Uldim. Jautājums mums tehniskajiem cilvēkiem, vai ir kādi jautājumi iesūtīt no skatītājiem? Jautājumu nav. Žēl, ceram, ka nākamreiz būs. Nākamreiz būs, jā. Nobeigumā, ko es gribētu teikt, noteikti mēs šādā garā turpināsim. Manuprāt, ļoti produktīvi. Mēs varam pastāstīt un izstāstīt, ko mēs darām un kas ir aktuāls Latvijā. Un šobrīd paturēsim noslēpumā. Nākamo studiju viesi būs interesanti. Skatieties mūs arī nākamreiz. Nākamā otrdien 11:00. Un uz tikšanos. Paldies, Uldi. Paldies.